Labdien, man mīļie. Esam atkal Zebra Master veikalā, un šoreiz parunāsim par tādu lietu kā ziemas makšķerītes sardziņiem. Sardziņiem mormiškai. Tātad, ļoti īsi. Pēc kāda principa mums jāizvēlās ziemas makšķerītei sardziņš. Tātad, pirmkārt, Zebra Master veikalā jums ir tā iespēja, kad visi sardziņi ir stendos. Ja? Jūs varat paņemt savu to mormišku, kuru jūs gribat, pienākt un smuki iekārt katrā sardziņā, lai atrastu to, ko jums vajag. Tas, kas jums, to, ko sirds vēlās. Kā var redzēt, ja? Tad katrs sardziņš no šiem, kas te ir, un arī tiem, kas vēl ir uz vitrīnā, ir citas cietības. Un katra tātad sardziņa tieši tāpat kā spinningi, kā visas makšķers, ir ar noteiktu testu. Tā būs droši vien, ka saprotamāk. Un jums attiecīgi savam māneklim, ja, vajag piemeklēt to maksimālu, to pareizāko testu. Ja, sardziņi, šie visi ir, izņemot šo te atspirīti, ko vairāk mums izmanto, Latvijā izmanto vairāk salakām vai tā ir kādiem balansieriem, blitkiņām. Ja, tie visi ir gatavoti no lapsāna. Lapsāns ir tāds, plasmas, salizturīgs plasmas veids, ar ko viņš ir labs, augstumā nelūst. Ja vien netaisim kaut kādu konkrētu asu lauzumu, tātad viņam ir atmiņas nav. Tātad viņu var zivs locīt kā grib. Viņš atkal paliek iztaisnosies un būs taisns. Tātad ļoti ilgi kalpo. Materiālam nekas nenotiek. Ja kaut kur kaut kāda nepilnīga konstrukcija pašam sardziņam, tad tur var kaut kur tāds kembriks kaut kāds saplīst, vēl kaut kas, bet tā pašam lapsānam kā sardziņa materiālam nenotiek nekas gadiem. Ja, tāpēc lapsāns tāds ļoti vērtīgs materiāls sardziņiem. Pēc kāda principa mēs izvēlamies? Tātad, pēc cietības. Ja ir tāds pamatprincips, jo sardziņš mīkstāks, jo lēnākai spēlē viņš ir paredzēts. Jo sardziņš cietāks, jo ātrāku spēli var ar viņu iedot. Šie te, ja mēs, teiksim, tagad gribētu būt mums normāls sals, un vajadzētu braukt uz Ventu vai kaut kādu bezēsnes mormišku makšķerēt vai uz Ventu lielupi, jebkuru citu upi Asaros, kur pamatā strādājam ar banānu, kur pamatā viss ir ar spēli, jo tur tā ēsma ir maz, un tev vajag spēli vai tas ir bezēsmai un praktiski upes makšķerēšanai ar banānu un citām mormiškām, kur tu vienu vībotnieku vai vienu pinkiņu uzliec uz āķa un zivi ķer ar spēli. Tad noteikti izvēlamies cietākus sardziņus, viennozīmīgi cietākus sardziņus, jo sardziņš ir kā rokas, kā makšķerītes turpinājums. Un ja viņš būs pārāk mīgs, tad galā viņš pat nevar izspēlēt to vajadzīgo cietību. Ar šito te, ar cieto sardziņu mēs varam iedot to mikro ātro kustību, kas ir vajadzīga. Tas ir pirmām kārtām. Atkal baltai zivtiņai, ja mēs gribam raudu, breksīti, karūsi, vienalga, ko mēs balto zivtiņu un lēnām ar spēli, kur mēs gribam tā izspēlēt, vairāk tieši vai uz stāvošu nolikt, lai mēs redzam, kad zivtiņi pienāk un no grunts paceļ uz augšu, tad mans ieteikums tomēr būtu ņemt mīkstākus. Sardziņš var arī ar šito, viņš var būt arī tas cietais, viņš var būt gan universāls. Bet tomēr labāk informēs jūs par notiekošo, lai jau mīkstāks sardziņš. Un tad ir tas pats arī tas vizuālais baudījums, ka tev tur šūpā, un tev tos breksīts uzceļ to sardziņu augšā. Uzceļās augšu, kas tas par baudījumu. Tāpēc mans ieteikums uz balto zivtiņu ņemt tādu. Sardziņa garums, tas ir tāds ļoti individuāli. Ļoti individuāli, jo tests tas ir visur viens un tas pats. Es pārkaru šitos te mormiškus. Te man ir 4 mm mormišku kā piemērs. Ja? Un
Citam cepmanim patīk, tieksim, īsāki. Ka tur viss ir kompakti, tā cik, viss tas pats. Citam patīk garāk. Man, teiksim, ikdiena, man liekam, pusē no makšķerītiem, ja ne vairāk kā pusē ziemas makšķerītiem, ir šitie tie vispār garie. Ja es pamatā ķeru daudz balto zivi, ķeru breksīti, man patīk tas viss, tas lēnai, tas cēliens, un es esmu piešāvies pie garajiem. Bet ikdienas cepē, principā no tās sardziņa garums, spēle noteikti nav atkarīga. Spēle ir atkarīga, pirmkārt no jūsu mācēšanas, no visa, bet tīri no cietuma. Tāpēc vēlreiz uzsveru, ka jāpērk sardziņi tajos veikalos, kur jums ir vismaz iespēja katram sardziņam, nav obligāts tendiņš, bet vismaz tie sardziņi piekārti, kur jums ļauj pārdevēji piekārt sardziņam to mormišku, kuru jūs gribēsiet. Tas ir īpaši svarīgi tajā brīdī, kad meklējat sardziņus priekš ātrās spēles, tātad priekš banāna, priekš bezēsmas mormiškas tur. Tas sardziņa tests ir īpaši svarīgs. Zebra Master veikalā var piekārt jebkuru mormišku pie jebkura sardziņa, uzreiz pārliecināties, kas ir kas. Plus tad ir šie te vēl sporta sardziņi, kur šito mormišku nemaz nevaru kārt klāt. Es piekāršu, lai jūs redzat to starpību. Teiksim, šitas te varētu būt kaut kāds pats cietākais no sporta. Ja? Un tad viņš jau vispār pilnīgi uz leju karājās. Ja? Jo sportā tik lielas mormiškas, kā tagad mēs te liekam 4 mm neizmanto vispār. Ja kaut kādā tur super mums ir bijis, ka mēs kaut kādā Kazahijā pasaules čempionātā tāds bija jāizmanto, tad jau liekam parasto šito sardziņu. Sporta sardziņi ir Zebra Master veikalā gana daudz, arī tas 7 laikam beidz dažādas cietības, un var piemeklēt, jebkurai vismazākai mormiškiņai savu sardziņu, tā ka tas tāds arī. Daudziem patīk arī ikdienas topē. Nezinu, es esmu atgājis, man tomēr acis paliek tādas droši vien, ka mazāk redzošas, ja, un es izvēlos tās sardziņu konstrukcijas, kurām es varu, ja gadījumā kas, uz ledus arī viegli pārsiet. Jo šitien ar tiem mazajiem caurumiņiem mājās pie labas gaismas ar brillēm visu var izdarīt, bet tas jāņem vērā, ja jums arī aciņas bojājās. Ja, tad šādas te ar mazajiem caurumiņiem, kur tur iekšā, kur nav galā ne cilpiņas, nekas, būs, tur var pusstundu ņemties, lai izvērtu auklu cauri. Tāpēc izvēlamies maksimāli vienkāršas konstrukcijas sardziņas, ja, kur sardziņam jābūt vienkāršam. Vispār jau makšķerlietās īpaši sev sarežģīt dzīvi, mēs, protams, varam. Bet mans ieteikums tomēr ņemt maksimāli vienkārši te, kur ir cilpiņu galā, kur te visi saprotam, visi caurumiņi lieli, ērti, tur nekas nekur nepiespiedīsies, nekas nekur neaizsals, viss vienkārši tu vari pēc tam arī ietīt to aukliņu un nekad nelocīsies, jo būs vienkāršāka konstrukcija, jo ilgāk jums kalpos sardziņš. Ja, jo te skatāmies, te ir pat, jā, jo vienkāršā konstrukcija, jo ilgāk kalpos sardziņš. Jo patiesībā tur materiāls ilgi kalpo, viss aukla neko nevar sagriezt, jo ziemā jau caur sardziņu aukla cik mēs, kamēr izvelkam auklu un pēc tam cik iecinam. Citas jau kustības nekādas nav. Tāpēc tāds vairāk skatāmies uz to konstrukciju, skatāmies uz cietību. Un tas dažādība, tāpēc, ka dažādi ražotāji, dažādas pieejas, ja, ka vienam patīk tā, tāpat kā dažādi mēs esam makšķernieki ar dažādām pieejām. Un pamēģina vienu, pamēģina otru, galvenais ir pareizā cietība. Sagaidām salu, sagaidām daudz maz drošu ledu, kamēr gaidām ledu, tikmēr varam sev iepirkt sardziņus, sagatavot vēl makšķerītes pārsiet, un pēc tam, ka būs jau drošs ledus, tā gan dosim vaļā. Un tiekamies Zebra Master veikalā.